Esiet sveicināti Talsu televīzijas ziņu laikā. Lai arī vasara tuvojas nobeigumam, savs skaistums ir arī rudens atnākšanai. Lūk, tik skaistus paradīzes abolīšu ir iespējams ieraudzīt tikai tad, kad rudens jau ir tuvu. Bet šodien raidījumā ne par paradīzes abolīšiem, bet par šādiem notikumiem Talsos un novadā. Šī vasara pierādījusi, ka tomātus var izaudzēt arī uz lauka. Nedēļas nogalē stenda izbaudīja draudzīgās Igaunijas dienas. Ar labdarības sporta spēlēm Vandzene cīnās par jaunu futbola laukumu. Un Dūlās Paulīnas spārē bauda sūnu smaržu rūgtenumu un viršu sentimentālo violetumu. Latvietis laikam ir galējība cilvēks, arī attiecībā uz ēšanu. Šogad topā ir vai nu lieli tomāti, vai nu mazie ķirštomātiņi. Bet kas interesantākais, izrādās, ka tos var izaudzēt arī uz lauka. Tomāts nāk no dienvidiem un tam nepieciešams daudz siltuma un pietiekoši daudz mitruma. Un tā kā pāris pēdējās vasaras ir pietiekoši siltas, Sijā Kurzemes sēklas nolēma pamēģināt tomātus iestādīt laukā. Tie iestādīti 15. jūnijā un pirmie augļi novākti jau jūlija beigās. Šeit var iegūt ražu tādās nelielos daudzumos ļoti, ja? Jo šeit tomēr no šī kvadrātmetra ne tādas ražas mēs tur dabūsim, kā dabūnam siltumnīcās, kur dabūnam vairākus 10 kilogramu no kvadrātmetra. Te, protams, mēs dabūsim 4-5 kilogramus uz lauka no kvadrātmetra, bet es domāju, ka tas jebkuram tādam audzētājam amatierim ir pietiekami. Tomātus uz lauka stāda arī citi, bet šogad Sijā Kurzemes sēklas izmēģina jaunas šķirnes. Tās, kuras ražotāji paredzējuši audzēt bez pieseguma platībās. Šobrīd pierādās, ka viņi nav mūs mānījuši. Un, ja paskatāmies, tad daudzas šķirnes, protams, viņas ir nogalotņotas, viņas ir īsākas, nav tā kā siltumnīcā. Šīs pašas šķirnes Sijā Kurzemes sēklas audzē arī siltumnīcā, un, protams, tur tomātu izmēri ir lielāki, taču jautājumi, kuri garšīgāki, protams, nav. Jo šeit augs paņem to, ko viņš pats vēlās no visas lielā klāsta, kas tajā augsnē ir. Lai audzētu tomātus uz lauka, nepieciešams aizvējš un lai Dievs dotu sauli, jo mitrumu jau cilvēks var regulēt pats. Māris Grīnvalds atklāja, ka uz lauka augušie tomāti ir ļoti labi konservēšanai. Viņi lieliski ir izmērā, jo viņi ir šie sīkie tomāti. Ja? Tie ir praktiski ķirštomāti vai nelielas formas plūmveida tomāti. Tātad 40 līdz 60 grami, kas ir lieliski iet mūsu burkās. Tātad arī pie sterilizācijas viņi paliek tādi paši cieti. Ar baziliku tomāti labi sadzīvo ne tikai uz šķīvja, bet arī dobē. Dārzniece Mārīte Jugāna atklāja, ka cilvēki galvenokārt meklē tomātus, kam nav bieza miza un izmēros lielos. Topā ir arī pavisam mazi tomātiņi. Kā šī vasara patika tomātiem? Drusciņi pa karstu, gan tomātam, gan dārzniekam. Jo tas 31 grāds jau bija drusku pa karstu. Šobrīd gan ir labs laiks, un ja nebūs par slapju un nesāksies puve, tad raža būšot brīnišķīga. No šiem, kas jums šeit ir, kuri pašai garšo? Kira, kas visvairāk noēsts, to jau jūt. To jau jūt. Kas vistukšākais, viņš tiešām ir salds. Sijā Kurzemes sēklas šogad uz lauka izmēģina ne tikai jaunas tomātu šķirnes, bet arī melones un arbūzus. Tie pat izauguši lielāki nekā siltumnīcā. Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Pirms neilga laika Igaunija izbaudīja Latvijas kultūras dienas, kur mūsējie rādīja, ko nu māk un prot. Bet šajā nedēļas nogalē stende varēja izbaudīt un novērtēt Igaunijas sadraudzības pilsētas Vihmas kultūras bagātības. Sestdienas stendes mazās ieliņas bija draugu, skanīgu dziesmu un deju un sirsnīgu smieklu pilnas. No Jāņu laukuma līdz pat Tautas namam. Vihmas lauku kapela, deju kolektīvs un koris uz Latviju atvedis Igaunijas dienas, jeb daļu no Vihmas un stendes sadraudzības projekta. In this project, did you also learn something? Я сам. Сегодня у нас такая ситуация, что мужская половина нашего хора такая не очень большая, и они просили, что я могу петь с ней. И это мое первое выступление среди нашего хора.
Stende ir īpaša pilsēta, jo šeit var redzēt dziedamu skolu direktorus un policistus spēlējam ģitāru. Projekts vieno dažādas paudzes, gan vizuālajās mākslās, gan dziesmās un dejās. Un reizēm jaunie pat pārsteigti par to, ko spēj vecie. Yeah, they can, and this is really like, I don't know, I was really impressed. So it's amazing. You never know what they do. So, and when they do something, you are like really, oh wow, can they actually do that? Projektā sadzīvo 2 valstis, 2 kultūras un dažādas valodas, taču visi viens otru saprot, draugi taču. Un Vihmas jauniešu līdere Ketlīna atzīst, ka tieši šis viņas prāt ir lielākais projekta ieguvums. Because I don't speak Russian and older people don't speak English. So it's really, really cool how you have to use your hands and your body language and you can communicate. It's really cool. It is. No Igaunijas ciemos atbraukuši jau 50 cilvēku, bet pirms 2 nedēļām koris uz augšu, Stendes tautas deju ansamblis Teika un Valdemārpils vidusskolas jauniešu koris viesojās Latviešu dienās Igaunijā, kur mūzejie esot bijuši diezgan populāri. Igauņus uzrunāja mūsu temperaments. Mūsu dejas ir tādas temperamentīgākas, tādas, dziesmas arī. Bet igauņiem viņš tāds mīļāks un tāds interesantāks, tā melodija un vārdi arī. Kamēr igauņus valdzina mūsu temperaments, latviešus uzrunā igauņu miers un dzīves prieks. Un nemaz tik sarežģīta tā igauņu valoda neesot, un mūsējie dziesmas iemācījušies ātri un ar nelielu jautrību par līdzīgajiem vārdiem. Tu vari nosaukt kādus dažus vārdus, kas ir līdzīgi latviešiem un igauņiem? Tie tādi rupji vārdi, tāpēc labāk teikšu. Dziesmās jau nav tie rupjie vārdi. Tie ir igauņiem, viņi nav rupji, bet mums viņi ir rupji. Stende un Vihma kopā aizvadījusi jau gadu, un šajā koncertā varēja redzēt pirmos augļus, bet dažādu veidu darbnīcas ir tikai daļa no projekta. Nozīmīgi ieguldījumi dod arī investīcijas. Например, обе стороны могут за эти деньги построить себе сцены, сделать разные другие инвестиции. Svētdien draugu dienas turpinājās Virbos, kur uzstājās tikai igauņu kolektīvi. Kaimiņi jau devušies mājās, bet nākamās projektā paredzētas sabiedrisko attiecību apmācības augusta beigās. Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Ņem kāpostu un esi Talsos 20. augustā Dižmāras gada tirgū. Lai pirktu, pārdotu, priecātos, svinētu, dejotu, baudītu, sevi parādītu, uz citiem paskatītos. Sanāk un sabrauc, tiksimies tur, jo Dižmārā dots tie kāpostam gods. Mani arī atrada kāpostos. Arī Vanzenes futbols grib izaugt liels. Par to pārliecināti ne tikai vanzenieki, bet arī All Friends fonds. Tāpēc pagājušā nedēļas nogalē, kamēr citi pagasti, piemēram Stende, baudīja kultūru, Vanzenes sarīkoja diezgan vērienīgas labdarības sporta spēles, kurās cīnījās par jaunu futbola laukumu. Volejbols, streetbols un futbols ir tikai daži no sporta veidiem, ar ko aizraujas Vanzenes jaunieši. Problēma tikai tā, ka vieta, kur nodoties komandas cīņām īsti nav, bet laukums pie vidusskolas pārāk tālu. Šeit ir 2 volejbola laukumi, izveidot streetbola laukums, un mums vajadzētu arī to futbola laukumu. Lai Vanzenes futbols izaugtu liels, tam palīdzēs labdarības organizācija All Friends fonds, kam šis ir pats pirmais projekts. Savu aktīvo darbību viņi uzsākuši maijā. Viņi izstāstīja par šo projektu, kas bija jau pirms gada rakstīts, bet diemžēl valsts finansējums tika atteikts. Līdz ar to mēs uzņēmāmies tā kā uz sevi, kad mēs šo projektu novedīsim līdz galam un šo futbola laukumu izveidosim. Labdarības sporta spēles ir viens no soļiem uz galveno mērķi – sakārtotu sporta laukumu. Nauda par savāktajām ieejas biļetēm aizies tieši tam. Pagājušajā gadā sastādītā tāme rāda, ka laukumam nepieciešami 3000 latu. Bet ņemot vērā, ka mēs esam labdarības organizācija, mēs varētu mēģināt šīs summas arī nedaudz samazināt. Projektā ir ne tikai laukums, ir arī viss apkārt, kas nāk. Tās ir gaismas, kas būtu vajadzīgas, lai varētu arī vakaros spēlēt, kad arī ir tumšs un krēsli. Tāpat ir arī soliņi, lai varētu notikt turnīri un skatītājiem būtu, kur sēdēt. Projekts piedalās arī SMS kredītu un draugiem LV projektā Labie darbi, kur Vanzenes futbolā laukums šobrīd atrodas 3. vietā un cīnās par 2000 latu. Jūs arī esat jau nobalsojis? Jā, 1 reizi pagaidām. It kā 1 reizi tik var nobalsot.
Jau no augusta sākuma projektu ar vienu latu var atbalstīt arī zvanot pa tālruni 900 6082. Tikmēr Vandzenes jaunieši priecājas, ka beidzot pagastā atkal ir sporta spēles. Uz tām sabraukušas arī citas komandas un sīvākā cīņa notiek ar talsiniekiem. Volejbolā mēs palikām 2. vietā, futbolā mēs cīnīsimies par finālu un basketbolā, es domāju, ne tikai tur obligāti jāuzvar mums ir. Svētdien pasākums turpinājās ar treniņu nometni, kurā piedalījās futbola kluba Skonto sportisti un draudzības spēli starp Vandzenes un Skonto komandām. Nopietni negatavojamies. Arī mums pat nav kur gatavoties, jo jūs redzat, cik slikts kvalitātes ir šis laukums. Draudzības spēle beidzās ar rezultātu 3-1 futbola kluba Skonto labā. Tagad drīzumā sāksies pirmie darbi, lai nolīdzinātu laukumu un iesētu zāli, un, ja izdosies savākt visus nepieciešamos līdzekļus, jaunais futbola laukums visticamāk būs gatavs nākamā gada pavasarī. Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Kopš neatminamiem laikiem vasarās nedēļas nogalēs ļaudis no visām Latvijas malām dodas Kurzemes rietumu virzienā, lai satiktos Spāres varenajos mežos. Šoreiz jau 3. sēņošanas čempionātā pa Dūlās Paulīnas pēdām. Pa Dūlās Paulīnas pēdām ved sūnas maržas rūgtenums, viršu sentimentālais violetums un priežu nebeidzamais skurbums un Spāres meži. Šogad to Dūlo izrādījies daudz. Cita par citu dūlāka un košāka, tātad konkurence sīva, bet ar smaidu un grāciju panākumi garantēti. Es jau tagad domāju, ko es marinēšu, ko es cepšu, ko es aicināšu uz vakariņām. Ja? Vesels process. Spēj tik liekties, griezt un stiept to grozu. Sēņu šogad daudz. Laikam rīta saruna ar Micēliju pašai galvenajai un pašai dūlākajai Paulīnai izdevusies. Fredis jau teica, ka šogad ir paredzēta neredzēta sēņu raža. Neredzēta. Vakar nebija, šodien ir. Sēnes bija ļoti daudz, bet lielas un tārpainās pārauguši bija. Mazie podiņi bišķiņ mazāk. Sēnes nevajag šķirot, meti grozā. Paulīna iemācījusies mājās uzspiest internetā pa pogām un noskaidrot, kura tā ēdamā, kura gāžamā. Nevar tās pumpainās ēst, bet tās vienkrāsainās gandrīz visas var ēst. Jā. Mežā nevar nogaršot uzreiz jau? Nē, dažas jau var nogaršot. Jā, tās, kas tādas smukākas ir, tās jau parasti ātri nogaršoja. Kad redz, jā, aizvelkās līdz mājām, tad var arī otrais viņus ēst. Lai draudzenei Līsbetē nebūtu par sēnēm jākaujas ar tārpiem, Paulīna viņai uzdāvinājusi īpašu nāzi ar caurumiem. Tur tad tie tārpi paši izkrīt cauri, un tad man grozā paliek tās sēnes tādas jau tūlīt liekams spannas. Pagājušajā gadā Paulīna stāstīja, ka Līsbete mežā pazudusi. Tagad izrādās, ka Paulīna safleitējusi. Patiesībā Līsbete sūri un grūti strādājusi, lai nopelnītu jaunus zābakus. Meleņu laikā man tie zābaki tādi ir kādi ir, redz, galīgi švaki palikuši. Jalas sēnes, lai atkal vēl dabūtu naudu un nākošais sezonā jaunas zābakas nopirkt. Ja pērn pazuda Līsbete, tad šoreiz noklīda pati Paulīne, bet, kā izrādījās pie finiša, no ceļa viņa noklīdusi apzināti. Es biju pie friziera. Un man jākuļāsi pa mežu, vai ne? Un tik viena ir ko? Bet viena, bet baravika. Un tad jau rokās attiecīgie instrumenti un kārta mērīšanai, svēršanai, cilāšanai un godināšanai. Ko tā to līmeni darīs? Mutlīmes? Nē, tas ir sēņu pagarinātājs. Tiek mērīts viss. Dāmu skaistums, iznesīgums, dulums, sēņu svars, garums, grozu apkārtmērs UTT. Tārpu caurums 8 mm. Tā labi, rasnais tārps. Rasnais tārps. Lentenis. Kategorija daudz un dažādu. Uzvarētājs atkarīgs no tā, kurš tuvāks Paulīnas un Frežas sirdīm. Ko? Bet es ceru, ka tā būšais noteikti. Ko tad jūs cerat, tas lielākais tārps jums sēnēs bija? Nē, man viskaistāk noformētais groziņš, viskaistāk noformētais sēņošanas tārps. Es domāju, ka es uz to iešu. Ja svētdien jūs nebijāt tajos slavenajos mežos un netikāt pie sēnēm un gleznas pa 20 latiem, paši vainīgi. Atliek gaidīt jau 4. čempionātu pa Dūlās Paulīnas pēdām. Sanita Liepiņa, Paula Negriba, Mārcis Šēners no Dūlās Talsu televīzijas. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Satiksimies jau trešdien.